Iedomājies, ka tu izpildi savu labāko sitienu, un tas trāpa gaisā. Iedomājies, ka tu to dari atkārtot, un cilvēks tev priekšā vienkārši izvairās no sitieniem, atstājot tev tikai centimetru. Tas nebija triks vai veiksme. Tas bija Nikolino Loče. 15 gados profesionālajā boksā viņš pārvērta galveno sporta prasmi par ko tādu, ko pretinieki nespēja izdarīt. Viņu sauca par neaizskaramo, un šis vārds nebija radies preses konferencē. Tas bija spriedums, ko katrs vīvs, kurš kāpa ringā pret viņu, beigās bija spiests pieņemt. Nikolino Loče piedzima 1939. gada 7. septembrī Tunujanā, Mendosas provincē, Argentīnā. Mazpilsēta Andu kalnos, tālu no Buenos Airesas gaismām un pasaules boksa lielajām arēnām. Viņš uzauga pasaulē, kurā boks nebija profesionāla karjera, bet gan izdzīvošanas instinkts. Veids, kā jaunietis ar ātrām rokām un vēl ātrākiem refleksiem varēja veidot nākotni. Un kopš viņš ienāca sporta zālē. Lokču bija ne tikai talantīgs, bet arī ar īpašām, neiemācāmām dotībām. Kad Lokča kļuva par profesionāli, viņš jau bija izkopis tik unikālu stilu, tik instinktīvu, ka tam nebija nosaukuma. Tas vienkārši bija viņa. Viņš nākamos 15 gadus pierādīja pasaulē. Vīrieti, kuru nevar aizskart, nevar nokautēt. Šī bija nakts, kad neaizskaramais kļuva par pasaules čempionu, un viņš to izdarīja visraksturīgākajā Lokča stilā, kādu vien var iedomāties. Lokča devās uz Tokiju kā nefavorīts. Fuji bija VBC pirmā pusvidējā svara čempions, cīnoties mājās ar tūkstošiem skatītāju, kas viņu atbalsta. Čempions, kurš aizstāvēja savu jostu savā pilsētā pret ārvalstu izaicinātāju, lielākā daļa gaidīja, ka viņš zaudēs spēkā un darbā. Gaisotne bija elektrizējoša, un Lokča izgāja viņam pretī ar tādu mieru, kāds piemīt cilvēkam, kurš jau ir izlēmis, kā nakts beigsies. No pirmā zvana sitiena Fuji uzbruka meklējot sitienu apmaiņu, kas padarīja viņu par čempionu. Jau pēc pirmā zvana viņš neko neatrada. Loče nostājās viņam tieši priekšā, neatkāpjoties, neizvairoties, vienkārši stāvot tur un lika viņam kļūdīties. Atkal un atkal un atkal. Nākamo 9 raundu laikā Tokijas publika redzēja vēl nebijušu notikumu. Fuji deva visu no sevis. Džebi, āķi, kombinācijas, un Loča no tiem visiem izvairījās ar to atslābināto un nesteidzīgo eleganci, pretuzbrūkot tieši tik, lai liktu čempionam samaksāt par katru neizdevušos sitienu, nekad neiesaistoties sitienu apmaiņā, ko Fuji tik izmisīgi vēlējās. Jau līdz vidējiem raundiem Tokijas publika vairs neatbalstīja savu čempionu. Bija sākus aplaudēt viesim. Viņi smējās ar patiesu izbrīnu, neizsmejot. Jo tas, ko viņi redzēja, nebija tikai boks. Tas bija kaut kas tuvāks mākslai. Vīrietis stāvot pretī pasaules čempionam un liekot viņam izskatīties tā, it kā viņš sistu pa gaisu. Fuji jutās tik frustrēts, tik pārguris, tik pilnīgi nespējīgs atrast atbildi. Viņa stūris pārtrauca cīņu pēc 9. raunda.
Nikolino Lokče bija jaunais pasaules boksa padomes vieglā pusvidējā svara čempions. Viņš ieguva titulu nevis ar nokautu, bet salaužot pretinieka garu līdz viņa stūris. Nolēma, ka nakts beigusies. Pirmo reizi titulu aizstāvēja pret vīru, kurš pats reiz to bija ieguvis. Kārlos Hernandez bija bijušais pasaules čempions. Venecuēlas boksers ar pieredzi, ambīcijām un bīstamību, lai padarītu šo nakti par visu ko, tikai ne rutīnu. Un uz īsu brīdi otrajā raundā šķita, ka neiespējamais var notikt. 29 años para los dos. Agarró la derecha Hernández. Se debutó como rentado, curioso, ganando por nocaut. En el segundo. Caliente infighting, caliente en el del pantalón blanco. Tanto Hernández como Loche prestigian el... Hernandez ar sitienu noguldīja Lokču uz dēļiem. Luna Park publika aizturēja elpu, un uz mirkli šķita, ka vēsture var mainīties. Bomba de Hernández frenó a Loche. Mal paso del intocable. Cayó Nicolino. Ha caído Loche. Un momento dramático. Lokče piecēlās un sāk strādāt. El fantasma del segundo round parece quedar atrás. Observen, la certeza está en Loche. El intento fallido en Hernández, conmovido de las victorias. Sobre los de mano derecha. Siempre es peligroso Hernández. Atlikušajos 13 raundos neaizskaramais ar dzelžainu pacietību izjauca bijušā čempiona aizsardzību. Viņš piespieda viņu kļūdīties, sodīja un kontrolēja katru ringa centimetru. Kamēr Hernandez ar katru aizvadīto raundu kļuva arvien izmisīgāks un nogurušāks, Loče divreiz nogāza Hernandesu cīņai turpinoties. Un, kad atskanēja beigu gongs, par vienprātīgu lēmumu šaubu nebija. Vimos en su primer paso para el boxeo rentado. Va a comenzar el show de Nicolino. Va a meter presión contraofensiva Loche. Muy atención Loche. Observen gancho. Viņš tika nogāzts otrajā raundā, bet pēc tam uzvarēja visus nākamos. Neskaramais, tā nebija tikai iesauka, bet arī solījums, ko viņš pildīja pat tad, kad grīda pacēlās viņam pretī. Joao Enrique da Silva ieradās Luna Park 1969. gada 13. oktobrī ar kaut ko tādu, kas nebija lielākajai daļai Ločes pretinieku. Nevainojama bilanci. Brazīlietis bija nepārspēts, izsalcis un pārliecināts par savu presinga stilu. Būs atslēga, kas atrisinās mīklu, par ko neskaramais bija padarījis savu aizsardzību. Taču tas nenotika. También venía en fin Nicolino por el mismo sábado a la tarde o en este fin de semana al deporte argentino porque el fútbol se quedaba fuera del Mundial del 70. Cuando Lectura dijo al diablo la fiesta. Henriques spieda jau no pirmā raunda, cenšoties ierobežot Ločes kustības un piespiest viņu iesaistīties tūcīņā, kur viņa spēks izpaustos. Loče ļāva viņam nākt, pats būdams atslābināts un nesteidzīgs, izvairoties no brazīliešu triecieniem un panākot, ka katra kļūda viņam maksā. Realmente comenzó a existir en el 59-60 y ya pesadamente en el 61-62, ¿no es cierto? Entonces, hasta ese tiempo yo... Ahí estamos viendo justo algo de los clásicos que más nos gustan. Los grandes campeones del ring, dice el negro Tonso. Buscando parecer que está haciendo muchas cosas y Nicolino manejando... 15 raundi, vienbalsīgs lēmums, un tā beidzās Henrique bez zaudējuma bilance. Vēl viens nezaudēts izaicinātājs palika neizpratnē, kas tikko notika. Un vēl viena titula aizstāvēšana pievienojās čempiona augošajam mantojumam. Adolfs Pruids bija pasaules pirmais numurs supervieglajā svarā. Viņš ieradās Buenos Airesā ar agresivitāti, spiedienu un nodomu nokautēt. Bokseris, kas ticēja, ka ja sit pietiekami daudz, viņa sitieni trāpa un viņš ilgi turas tuvu. Pat neizskaramais beigās nokristu. 15º y último round y Adolf Pruids de los Estados Unidos. El primer minuto de esta última vuelta. Viņš izdarīja milzīgu daudzumu sitienu un bija ļoti tuvu. Un Loke nekrita. Muy buena izquierda de Loche recién.
y falta menos de 1 para terminar este set. Rauns pēc raunda Pruits virzījās uz priekšu ar savām kombinācijām, cenšoties pārspēt čempionu ar sitienu daudzumu un fizisko spēku. Rauns pēc raunda Luka izvairījās, Nīra pārvietojās un pretuzbruka, liekot izskatīties, ka pirmais pretendents cīnās pret spoku. Pat kad Pruits trešajā raundā guva brūci virs acs, pat kad spiediens pieauga un sitiena apmaiņas kļuva tuvāks un smagāks, Loke nekad neļāva viņam atrast tīru sitienu, ar ko strādāt. Pasaje finales de la pelea. Este grito de Nicolino, Nicolino, Nicolino. Por parte de Loche, por adentro esa derecha. Pasó el norteamericano. Cīņa beidzās ar vienbalsīgu lēmumu pēc 15 raundiem. Rezultāti bija 149-144 un 149-145. Tās nozīmēja pārliecinošu uzvaru, kas saglabāja Pruitam pirmo vietu reitingā, bet viņš tā arī netuvojas titulam, pēc kura bija devies uz Argentīnu. No visa, ko Nicolino Loče jebkad ir darījis bokseringā, katra titula aizstāvēšana, katra neiespējamā izvairīšanās, katra cīņa, kas šķita bez piepūles, šī nakts varētu būt visizcilākā. Jo Nicolino Loče šīs cīņas trešajā raundā izgāja ar 2 pārrautām cīpslām kreisajā rokā, un viņš neapstājās. Barrera Korpas bija spāņu boksers un krējs, kurš sagatavojās ar krēļa stratēģiju. Tā bija radīta, lai samulsinātu un apgrūtinātu čempionu. Otrajā raundā bija kļūda. Sadursmī. Neveikls apmaiņas brīdis, un Nicolino Loče kreisā roka bija praktiski nelietojama. Nesasista, nesāpoša, pat ar pārrautām cīpslām roka ļengani karājās visu atlikušo cīņas laiku. Cits bokseris būtu paklausījis ārstam un izstājies, bet Loče turpināja cīņu. Tas, kas notika nākamo 13 raundu laikā, pārspēja jebkuru vienkāršu aprakstu. Lokča cīnoties gandrīz ar vienu roku turpināja likt Korpasam kļūdīties ar to pašu atslābināto precizitāti, kas definēja visu viņa karjeru. Izmantojot tikai galvas kustības, kāju darbu un refleksus, lai izvairītos no sitieniem, atrada veidus pretuzbrukt un gūt punktus, neskatoties uz savainojumu. 13. un 14. raundā viņš lika Korpasam sašūpoties ar savainotu roku. Pēc pēdējā zvana viņš uzvarēja ar dalītu tiesnešu lēmumu. Turklāt lielāko daļu cīņas viņš aizvadīja ar iegriezumu virs acs, kas parādījās no 8. raunda. Sarautas cīpslas, pārsista acs, 13 raundi un uzvara ar dalītu tiesnešu lēmumu. Ir bokseri, kas uzvar pateicoties savam talantam, un ir bokseri, kas uzvar pateicoties savai izturībai. Bet Lokče izdarīja abus šos varoņdarbus vienā naktī, ar vienu roku. Šī cīņa vēsture ir vērtējusi visdāsnāk. Vīrs, kurš naktī Buenos Airesā sacentās pret Lokčem, vēlāk kļuva par vienu no labākajiem pirmā pusvidējā svara bokseriem. Antonio Cervantes, Keith Spambili, nākamgad kļuva par WBA vieglā pusvidējā svara čempionu. Viņš to saglabāja vienā no iespaidīgākajām šīs divīzijas dominances sērijām. Savās karjeras beigās viņu atcerējās kā leģendu. 1971. gada decembrī Cervantes bija 24 gadus vecs. Viņš bija nepārspēts pasaules titulu līmenī un pārliecināts, ka ir gatavs atņemt titulu Lokem. De Buenos Aires, del púgil de Mendoza, en el final del combate. Luna parkā 15 raundos. Loke sniedza topošajam Kolumbijas čempionam meistarklasi par to, kā likt izcilam bokserim izskatīties viduvējam. Izvairīgi aizsardzības manevri, galvas kustības, mierīga Cervantes sitiena neutralizēšana. Viss bija tur. Loke pilnībā izmantoja savu arsenālu pret vienu no talantīgākajiem pretiniekiem, kāds viņam jebkad bijis.
Cīņa pēc 15 raundiem noslēdzās ar vienbalsīgu lēmumu. Visi 3 tiesneši bez šaubām uzvaru piešķīra Lokem. Cilvēks, kurš kļūs par leģendu, atgriezās Kolumbijā ar plānu, ko vēl apgūt. Loke bija uzvarējis nākamo pasaules čempionu, padarot to par parastu otrdienas vakaru. Ne visi, kas pretojās neaizskaramajam, bija izcili. Izcilie, kas viņam stājās pretī, aizgāja, apguvuši ko jaunu par šo sportu. 7 titulu aizstāvēšanas. Un pasaules čempionāts izcīnīts pretinieka teritorijā. Mantojums, kas balstīts nevis uz nokautiem, bet uz ko retāku. Spēja stāties pretī labākajiem pasaules bokseriem un likt viņiem sist garām tik pilnīgi, tik konsekventi un tik skaisti, ka beigās viņiem nācās pārstāt jautāt, kā, un vienkārši pieņemt, ka šo vīru nevarēja aizskart. Ar 117 uzvarām, 4 zaudējumiem un 14 neizšķirtiem gandrīz 20 gadu ilgā karjerā, Nikolino Loče joprojām ir boksa aizsardzības etalons. Boksers, kurš bija tik ļoti priekšā savam laikam, ka mēs joprojām runājam par viņu pusgadsimtu pēc viņa lielajām cīņām. Viņš ringā nesita visspēcīgāk. Viņam tas nebija nepieciešams. Viņš bija tas vīrs, kuram nevarēja trāpīt. Un boksē tas var būt visbīstamākais.